12. decembrī modes salons IT Design atklāja jaunu izstādi, kurā ir apskatāmi 1850. gada tērpi, priekšmeti un aksesuāri. Biedrības atmiņu lāde dibinātājas Irēna Vojtāne un Rasma Ivbule kļuva pazīstamas plašākai sabiedrībai šī gada jūlijā, Starptautiskā kara vēstures rekonstrukcijas festivāla laikā, kurš norisinājās Daugavpils cietoksnī. Viņas bija ģērbušās senlaicīgos tērpos, kas piešķīra pasākumam īpašu šarmu. Augustā modes salons, kurš atrodas bijušajās Nikolai Vārtu apsardzes telpās, uzņēma pirmos apmeklētājus. Savā īsajā pastāvēšanas laikā biedrība ir kļuvusi populāra, bet rokdarbnieču meistarība ir apbrīnas vērta un rada svētku noskaņojumu. Arī jaunā ekspozīcija nav izņēmums. Tas ir katram mājās, katrs var tādu Ziemassvētku noskaņu izveidot arī sev mājās. Un šī izstāde pie tām, ka tagad nav sniega, mums Ziemassvētki tādi vairs tā kā agrāk Ziemassvētki atbraukuši rakstītām kamanām, nesanāk, vai ne? Un vienīgais, kā mēs varam savu Ziemassvētku sajūtu tādu izveidot laikam, apmeklējot šitādas te izstādes. 19. gadsimta vidus ir grācijas un elegances laikmets, kad modē ienāca karinolīns, kas piešķīra svārkiem vajadzīgu apjomu, parādījās anlīna krāsas, kas padarīja apģērbu spilgtāku un dažādoja krāsu gammu. Irēna stāsta, ka tajā laikā dāmas atklāti demonstrēja savu bagātību un skaistumu. Dāmas vēl nebija līdz šim laikam nodarbinātas, tāpēc viņas ietērpās tik milzīgās kleitās, kas dažreiz bija vairāk nekā metru diametrā. Jūs stādaties priekšā? Kad kavalieris varēja pienākt, nevarēja tuvoties dāmai tuvāk par 70 centimetriem. Viņš varēja noskūpstīt tikai dāmas pasniegtos pirkstiņus. Modes industrijas attīstību sekmēja arī 1851. gadā dibinātā Singer Corporation. Šujmašīnu izmantošana atviegloja un pātrināja apģērbu ražošanu. Singer šujmašīnas arī ir apskatāmas izstādē. Starp eksponātiem ir Ziemassvētku un jaunā gada atribūti, senlaicīgi eglīšu rotājumi un priekšmeti, ko izmantoja bērni ziemas prieku baudīšanai. Cara laika ragaviņas Irēnas Vojtānes vīram Oļegam palika mantojumā no vectēva, kurš bija militārā orķestra diriģents. Modes salona saimnieces pastāstīja, ka viņas nesaskaras ar īpašām grūtībām, lai sašūtu tērpus vai izveidotu ekspozīciju. Problēma ir telpu trūkums, jo biedrībai savu telpu nav. Cerēsim, ka tikai pagaidām. Biedrība neatteiksies arī saņemt palīdzību no iedzīvotājiem, kuriem nav žēl šķirties no senlaicīgiem sieviešu garderobes elementiem. IT Design tie iegūs jaunu dzīvi, jo salona saimniecēm izdomas netrūkst. Jau tagad viņas strādā pie jaunu ekspozīciju izveidošanas. Informāciju par izstādes apmeklēšanas laiku var iegūt zvanot pa tālruni 22 42 51 56.